Sveiki visiem! Prieks jūs redzēt manā apmācību kursā, kas saucās Iedarbini pašdziedinošos procesus sevī. Jo katrā cilvēkā ir spēja aktivizēt pašdziedinošus procesus. Ja? Katrs cilvēks savu dziednieks. Tā ir nākotne. Tā ir mūsu nākotne. Mēs veram sevi vaļā. Brīnišķīgi. Šodienas tēma, kas ir ļoti aktuāla tēma, ir pieņemšana. Pieņemt. Tātad, kas tas ir pieņemt? Pieņemšana ir dzirdēts, vajag pieņemt to, vajag pieņemt to, kas dzīvē notiek un tā tālāk. Jā, tas ir svarīgi, tas ir pats pamats. Pieņemšana pats par sevi ir tāds stāvoklis, kur cilvēks jūt pilnīgu mieru. Tātad cilvēks ir mierā ar to situāciju, kas notiek, cilvēks to pieņem. Ja? Cilvēks ir apmierināts. Tātad es esmu apmierināta, ka tā notiek, es saprotu, kāpēc tā notiek, jo es skatos uz dzīvi pavisam ar citām acīm. Tieši no reinkarnacionoloģijas pētīšanas un studēšanas man ir šī te spēja pārslēgties un skatīties uz dzīvi ar dvēseles acīm. Jo patiesībā tā, ka tad, kad mēs dzīvojam, skatāmies no cilvēka, no ego puses, tad tā situācija izskatās pilnīgi savādāk. Nu, reāli. Mēs paskatāmies, kā tā var, kā vispār tā varēja man pateikt, kāpēc vispār tā man pateica, ja? Ko viņi vispār iedomājās. Un tā tālāk, jā. Protams, ego mums ir vajadzīgs, ego ir mūsu virzītājs uz priekšu, mūsu ambīcijas, viss ir kārtībā. Taču ir situācijas, kad mums ir vajadzīga ļoti svarīga tieši pieņemšana. Jo, ja mēs nepieņemam sevi, ja mēs nepieņemam sev cilvēkus blakus, ja mēs nepieņemam valsti, kurā dzīvojam, ja mēs nepieņemam izglītības sistēmu, kurā mēs esam, ja mēs nepieņemam politiku, ja mēs nepieņemam to, kas notiek ap mums, tad īstenībā no šīs nepieņemšanas mēs dzīvē radam notikumus, kas mums nepatīk. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi sākt ar pieņemšanu un ar to reāli pastrādāt. Ja? Tātad pieņemt, tas nozīmē, ka es piekrītu tam, kas notiek. Ja? Es ļaujos tam, kas notiek. Un es saprotu un apzinos, ka viss rit labi. Viss, kas notiek, tas rit un notiek, un tam visam ir vieta būt manā dzīvē. Jo tieši es, kā dvēsele, izvēlējos piedzimt uz planētas Zeme šajā laikā. Nevis atpakaļ, protams, arī atpakaļ, jā, 18. 19. gadsimtā, kad notika citi notikumi, bet arī šeit un tagad, kad pasaule pāriet citā dimensijā, kad pasaule iet uz augstākām vibrācijām. Tieši šeit es izvēlējos piedzimt. Mana dvēsele grib iziet šo pieredzi. Un tas ir ļoti svarīgi. Saprast un apzināties, ka mana dvēsele izvēlējās tieši būt šeit un tagad. Un tas ir ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi saprast, ka dvēsele dzīvo mūžīgi. Un dvēsele izvēlās arī mūsu ķermeni, tādu, kāds viņš šeit ir. Patīk tas mums vai nepatīk? Jā? Tātad izvēlamies mēs paši savu ķermeni. Vai tas ir tievs, vai tas ir apaļīgs, vai kājas ir slaidas, vai savukārt kājas ir tuklākas, vai vēders apaļāks. Mēs visu to izvēlamies. Acis, uzacis, skropstas, matus un tā tālāk. Mēs izvēlamies savu augumu, jo tas ir vajadzīgs, lai mēs izietu šo attiecīgo pieredzi. Noteikti ir dzirdēts kādreiz no dzīves, ja? Vai kāda skaista meitene, bet viņai tā ar puišiem neveicās. Ja? Nu, tiešām skaista kā uz žurnāla vāka. Nu, pilnīgi kā modele. Bet dzīvē kaut kas viņai neiet. Ja? Un tas ir iemesls, patiesībā dvēsele izvēlējusies šādu ķermeni, lai sieviete ar šo skaisto izskatu izietu šo pieredzi. Jo viņa tieši ar šo savu skaisto izskatu piesaista tos cilvēkus, kas viņai nospoguļos, ja parādīs tos uzdevumus, kuri viņai jāiziet. Bieži vien tā ir neusticēšanās uzdevums, ja? Jeb kā sākt uzticēties, paļauties, ja šī iepriekšējā pieredze tāda bijusi, un šeit viņai ir vajadzīga šī te pieredze, kur viņa ir tas cilvēks, kas izcieš kaut kādus laulību pārkāpumus vai nodevības, tad patiesībā viņai arī tāpēc ir iedot šis skaistais augums, šis skaistās acis un uzmanība no vīriešu puses, ja? Tas viss ir jau paredzēts, lai izietu mēs savus uzdevumus kā dvēseli. Ja?
Dvēsele izvēlas arī dzimtu un vecākus, pilnīgi noteikti izvēlas vietu un laiku, kurā piedzimt un kurā laikā atnākt šeit un tagad. Ja, ja Latvijā, tātad Latvijā ne jau tāpat vien nejaušības pēc, ja? Nē. Ja Latvijā, tātad tāpēc, ka tā vajag. Šī ir tā valsts, šī ir tā vieta, kur ir jābūt šeit un tagad. Tāpat arī dvēsele izvēlas uzdevumus, kas jāpieredz tieši šīs dzīves laikā uz planētas Zeme. Dvēsele paņēmusi līdzi dažādas programmas un vēl dažus uzdevumus, kuri nav izieti iepriekšējās dzīvēs. Viņa paņem līdzi, lai šajā dzīvē izietu. Ir tādi nepabeigti uzdevumi, kurus mēs varam šeit pabeigt. Šeit un tagad, šajā dzīvē. Nu ko? Pieņemt jebkuru situāciju, kas notiek manā dzīvē, kas notiek tavā dzīvē. Es varu pieņemt jebkuru situāciju. Tev ir jāsaprot, ka tu jau sāc skatīties reāli ar dvēseles acīm. Jo dvēsele ir tāda milzīga mīlestība iekšējā. Dvēsele skatās uz visur mīlestību, jebkuru pieredzi. Gan pozitīvo, gan, protams, arī negatīvo. Ja? Mums sāp, jo mums ir iedots ego, mums ir šis te prāts, dažādas jūtas, sajūtas, emocijas, kas cilvēkam ir sāpīga lieta, ja? Šajos iemiesojumos uz zemes, bet viņa tieši ir vajadzīga, lai mēs iziet šo pieredzi un saprastu, kā tas ir, kad sāp, kā tas ir, kad ir kaut kur jācieš. Tas viss mums ir iedots, jo tas mums ir ļoti vajadzīgs. Paldies par šo pieredzi. Jebkurai situācijai ir rašanās cēlonis, vai nu tas ir šajā dzīvē, vai nu tas ir jau kaut kur iepriekšējā dzīvē. Tas arī ir jāsaprot. Nav tā, kad nabadzīņš, nabaga tā sieviete, ka viņai tur tā vai šitā. Nabaga tas vīrietis, viņa visas pamet. Ja? Nē, šis cilvēks tātad iepriekšējā dzīvē ir kaut ko darījis, viņš bijis otrā lomā, kad viņš darīs kādam pāri, un šeit, atnākot šajā dzīvē, viņam dara pāri, jo tā kā viņam jāiziet šī pieredze, kā tas ir atrasties otrā pusē, kā tas ir. Un tad cilvēks iziet šo pieredzi, un viņš sāk saprast, kā tas ir, viņš sāk saprast, ka tas nav forši, bet programma aizverās tajā brīdī, kad cilvēks pieņem, ka tā ir noticis. Ka viņš piedod pirmkārt jau sev. Pirmkārt sev. Kāpēc sev jāpiedod? Tāpēc, ka mēs paši ielaižam šīs te programmas mums ir tā kā pasūtītas. Jā, man vajag iziet šo programmu, piemēram, attiecības. Neusticība attiecībās. Cilvēkam jāiziet šī programma, un viņš iet šo programmu. Vienā brīdī, kad viņš saprot, ka tā ir viņa programma, nevis tas tur ir mērkaķis, kurš to slikto darbu ir izdarījis, bet tā ir mana programma. Tad, kad es to saprotu, tad pirmkārt man jāpiedod ir sev. Ja es šo programmu esmu izvēlējusies, jo kā es varēju sevi tā sāpināt un izvēlēties tādu programmu, ja? Jo mēs ielaižam aizvainojumus līdz ar šo programmu. Ielaižot ķermenī aizvainojumus, cilvēks var pat sākt slimot. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka viss, kas dzīvē ar mani notiek, tas ir tikai mans. Tās ir manas programmas, tie mani uzdevumi, jo es piedzimu šīs planētas Zeme un es eju šos uzdevumus, jo tie ir manējie. Tie cilvēki, viņi vienkārši nospoguļo, tā kā aktieris nospēlē lomu priekš manis, lai saprastu, kā man vajag attīstīt sevi, ka man šo vajag piedot, ka man vajag pieņemt. Pirmkārt, viss sāks ar pieņemšanu. Tad vispirms es pieņemu to, ka manā dzīvē ir šāda programma. Ja? Programmas ir dažādas. Alkohola programma, atkarību programma, teiksim, neusticības attiecību programma, zakšanas programma. Ja? Programmas ir daudz un dažādas. Katram savas. Neusticēšanās programma, melu programmas, ja? Daudz kas, ja? Izvērtības programmas.
Tur var diezgan daudz par to runāt. Jebkurā gadījumā tas, kas jūsu dzīvē neapmierina kaut kādā ziņā, un jūs saprotat, ka tā situācija atkārtojas atkal un atkal, tātad tas ir jau kaut kāda mācību stunda, kur mēs līdz galam neesam izdarījuši pareizos gājienus. Bet tagad ir pienācis laiks to izdarīt. Tieši tāpēc ir šīs apmācības, tieši tāpēc ir šis video, lai beidzot es pieņemtu to un izdarītu savādāk. Reaģētu savādāk, ne tā, kā es to darīju iepriekš. Tas ir ļoti svarīgi. Nu, tātad, jebkurai situācijai ir rašanās cēlonis. Varbūt pirms daudzām dzīvēm es to izdarīju, es jau sen uz to aizmirsusi, un šeit es to saņemu atpakaļ, man sāp, man nav patīkami, bet es saprotu bāc. Jā. Dvēsele iet savu izaugsmes ceļu. Pārējie ir tikai aktieri, kas nospēlē lomu, lai konkrētais uzdevums tiktu izveidots un iziets. Un iziets viņš ir tad, kad mēs viņu pieņemam, kad mēs piedodam, un tad, kad mēs piepildam to visu ar mīlestību. Tad viņš ir iziets. Paldies par pieredzi, uz redzēšanos, es dodos tālāk. Ļoti, ļoti smalka nianse ir tajā visā saprast, kad ir jāpasaka stop. Es vairāk tā negribu, kā bija, jo tās situācijas atkārtojušās, pienācis brīdis pateikt stop. Vēl jāsaprot tāda lieta, ka tas pieņemšana nekādā ziņā nenozīmē to, kad ir jāsamierinās ar sliktiem dzīves apstākļiem, ar vīru tirānu vai sievu, kas zāģē visu laiku, vai jādzīvo kopā ar sievu vai vīru alkoholiķi, vai tādu, kas paceļ roku un atļaujās pa daudz. Nē. Vienā brīdī ir jāsaprot stop, es vairāk tā negribu. Ko šie cilvēki, kas dara pāri, spoguļo? Nu, pirmkārt, viņi, protams, spoguļo, lai mēs izietu šo pieredzi, sajustu, kā tas ir. Ja? Bet pats galvenais, kas tajā visā ir jāsaprot, ir tas, ka es vairāk tā negribu. Šis cilvēks ir dots tāpēc, lai tu iemācītos mīlēt sevi. Jo tad, ja es sevi mīlu, es nedzīvošu ar cilvēku, kurš mani apsaukā, kurš dara pāri, vai morālā vardarbībā, vai arī fiziskā. Jebkurā gadījumā tas viss mainīsies. Tāpēc, ka es saprotu, ka es tā vairāk negribu. Protams, ir situācijas, kur tas nav viss tik dziļi un tik nopietni, un nav uzreiz jāšķirās, jā? Bet, piemēram, partneris tik un tā izsaka kaut kādas piezīmes. Bet, ja tev tas ir apnicis, tad ir jāpieliek tam punkts. Tur ir vajadzīga saruna, un tur ir vajadzīgs paziņot, ka nē, šādi es vairs nedzīvošu. Vai nu mēs šķiramies, vai nu mums mainās pilnīga atmosfēra ģimenē, un ir jāsaprot tas, ka es esmu vērtība, un tu esi vērtība. Un ja mēs gribam dzīvot kopā, tad mēs viens otru cienam, un mēs neatļaujamies viens uz otru teikt neko sliktu. Viss no šodienas tā daram un sākam. Ir iespēja tātad izrunāties un mainīt situāciju. Nu, protams, vai arī izšķirties, ja tas nekas nemainās un tu saproti, ka nē, es tā tālāk vairs negribu un maini to vienpusēji, teiksim, tādā veidā. Galvenais ir pieņemt sev lēmumu un saprast, kas ir tev pieņemams un kas nav pieņemams. Ir jāpašķiro, ļoti svarīgi. Ir jāpašķiro tiešām, ko es gribu pieņemt savā dzīvē, ko negribu. Ja ir kaut kas, ko es negribu pieņemt, kas nav pieņemams, kas ir kritisks, tad tas ir jāmaina. Nevajag gaidīt, nevajag ciest. Nē, tas nenozīmē, ka pieņemšana ir tagad ciešana un es būšu cietējis, upura lomā dzīvošana. Nekādā gadījumā. Nē. Tikai jāsaprot ir viena lieta, ka es ar savu zemapziņas daļu, tā ir tā neapzinātā daļa, kas mums ir 95%, viņa ir izraisījusi, ja tā ir tā programma, kā es teiktu, ja, dvēseles programma, kuru es paņēmu uz šo dzīvi, lai izietu viņu. Lai viņu no mīnusa pārvērstu plusā. Pats galvenais dzīvē, kas mums ir jāizdara, kā dvēselei, ir jāiemācās mīlēt. No mīnusa visu pārvērst plusā, pozitīvajā. Jo mēs esam kā transformācijas mašīnas. Mēs to varam izdarīt. Neviens cits manā vietā to nevar izdarīt. Tikai es pati, tikai tu pati var izdarīt šīs te pārmaiņas. Saprotot, kas man ir pieņemams un kas nav.
Un tad var paņemt papīra lapu un pilnīgi sarakstīt. Pieņemams, nav pieņemams. Tas, kas nav pieņemams, to visu dzīvē vajag mainīt, jeb transformēt uz to, kā es gribu dzīvot. Un tas ir jāsāk šodien, šeit un tagad un uzreiz. Tātad, ja es saprotu, ka ir kaut kāda programma, kas atkārtojas un atkārtojas, ja, arī man tā bija dzīvē, attiecībās, ja, kad man sanāca tā, kad bija alkohola programma, atkarību programma, pēc tam bija upura tirāna lomu spēlēšana attiecībās ar bijušo vīru. Tas viss beidzās. Tajā brīdī, kad es sapratu, stop, es vairāk tā negribu. Viss, man pietiek. Paldies par šo pieredzi, es dodos tālāk. Es gribu harmoniskas attiecības, cilvēku blakus dombiedru, es gribu dzīvot tā, kā es gribu. Tā, ka mēs viens otru cienam, viens otru atbalstam ar vārdiem, ar darbiem, un mēs esam kā komanda. Tātad mēs paši veidojam un izvēlamies savu dzīvi. Un tajā brīdī, kad es saprotu, kas man ir pieņemams un ko es gribu savā dzīvē ieviest un ko es negribu vairs, tad tajā brīdī notiek lēmumu pieņemšana. No šodienas es sevi mīlu un ar mani notiek viss pats labākais. Un es pieņemu to, kas ir jāpieņem. Tālāk. Ir tāds tests, uz kura jautājumiem vajag atbildēt. Tur ir jāliek atzīmes no 1 līdz 10. No 1 līdz 10, piemēram, 1 būtu tas, kad viszemākais vērtējums ir tā kā vairāk uz vārdu nē, un 10 tas ir augstākais vērtējums, kas ir tieši uz vārdu jā. Ja? Tad vai tev patīk savs ķermenis? Nu tā, paskaties spogulī un tev viss patīk. Vai arī tu paskaties spogulī un vēders drusciņi nepatīk. Ja? Tur varbūt tās riepiņi izveidojusies. Tad līdz ar to nebūs 10, bet būs 7. Nu vai 8. Bet ja tev nepatīk vēders, kājas, tur acis vai mati vai vēl kaut kas, tad jau būs kaut kādi 3, 4. Ja? Tātad ieliekam atzīmi. Otrs jautājums. Cik no savas dzīves uzdevumiem tu pieņem? Cik no savas dzīves uzdevumiem tu pieņem? Tas ir tā, ka tu esi izgājis pārbaudījumus tur attiecībās. Tu pieņem to. Tad darbā, piemēram, tu pieņem to. Ka kāds tevi aizvaino personīgi, ja? Tu to pieņem. Vai nepieņemšana ir tad, ja man ir vēl joprojām par to aizvainojums, vēl joprojām ir kamols kaklā, asaras saskrien acīs, kad es to atceros, iedomājos par to, ja? Tad es kaut ko vēl nepieņemu. Tad ir ļoti svarīgi šeit to atzīmi ielikt zemāku, lai saprastu, ka tā tomēr vēl nav izstrādāta lieta, kuru izstrādāt vajadzēs tagad, un kuru mēs arī izstrādāsim ar speciālu metodi. Taču vispirms vajag to saprast, mazliet patestēt sevi un paskatīties uz sevis. Vai, trešais jautājums, vai tavuprāt tava dzimta ir vislabākā? Liekam 10. Ja nav labākā, ja ir kaut kādas problēmas, dzimtas lietās, ja? Dzimta tas ir vecāki, vecvecāki, vecmama, vecmama, tētis, vectēvs, vectēvs. Ja mēs redzam dzimtas lietās, ka kaut kas nav kārtībā bijis, ko tas nozīmē nav kārtībā? Nav pilnas attiecības. Mama, tētis, vīrietis, sieviete, ģimene pilna, tad tas jau vien rāda to, kad ir bijusi problēma. Alkohols, atkarības programmas, izvērtības programmas, mīļākās, neusticības, meli. Tas viss ir pie negatīvajām. Ja? Tad līdz ar to uzreiz ir skaidra lieta, ka dzimte nav vislabākā. Vislabākā dzimte ir tad, ja saproti, ka dzīvoja pilna ģimene. Vīrs, sieva, ilgi kopā, ir bērni, viss kārtībā. Ja? Nākamais jautājums. Tavas attiecības ar vecākiem ir ideālas. Bet ideāls tas nozīmē, kad es iedomājos par māmu, man ir prieks, es smaidu, mīlestības piepildījumu sajūtu, kad es iedomājos par tēti, jūtu tādu drošības sajūtu, pamatu zem kājām. Un, protams, es esmu viņa mīļā meitiņa, viskaistākā, vislabākā. Ja? Ja ir šādas attiecības ar vecākiem brīnišķīgi, ideālas, liekam 10. Ja gluži nav, tad līdz ar to atzīme būs zemāka.
Tālāk. Tavs vīrs vai sieva, tātad otra pusīte, ja? Vai arī bijušais, ja? Vai arī, ja šobrīd nav, tātad bijušais, ir vislabākais cilvēks pasaulē. Ja jā, tad liekam 10, ja nē, tad, protams, atzīme zemāku. Tavas attiecības ar cilvēkiem ir lieliskas. Un tas ir tā, visur, kur es eju, man attiecības cilvēkiem ir lieliskas. Jā, liekam 10, negluži liekam mazāk. Ja jūs vēl nepaspējat, tad droši ieliekat pauzi, atzīmējiet visu tagad uzreiz šeit un tagad, un tad turpinam tālāk. Tavs darbs tev ļoti patīk. Tas ir tik svarīgi, lai tev patīk savs darbs. Tas ir brīnišķīgi. Ja tev patīk savs darbs, tas īstajā vietā. Liekam 10. Jo tas tiešām ir ļoti svarīgi. Ja tu jūti pēc darba, ka tev ir enerģijas pieplūdums, jā, tu esi nogurusi, bet tu jūti, ka ir tāds iekšē tāda enerģija, entuziasms, prieks, tad tas ir īstais darbs. Jā, tas darbs tev ļoti patīk. Ja gluži tā nav, tad, protams, kad atzīme ir zemāka. Savā darbībā tu realizē savu potenciālu. Ko nozīmē realizēt savu potenciālu? Nu, piemēram, tev ļoti labi padodas runāt ar cilvēkiem, tu arī strādā darbā, kur tu runā ar cilvēkiem. Piemēram, tev ļoti labi padodas veidot reklāmu vai plakātus, un tu tieši savā darbā to dari. Vai organizē kādus pasākumus, tev padodas organizēt, un tu organizē dzimšanas dienām apsveikums izdomāt, un tu tiešām to arī dari. Ja? Tad tu izdari to, kas tev sanāk, un tev brīnišķīgi, un visi to novērtē, tad tu realizē savu potenciālu, un tur, protams, būs prieks, gandarījums, un tu jutīsies lieliski. Tu pelni pietiekami un dzīvo pārticībā. Tātad ir katram cilvēkam kaut kāda, teiksim, latiņa, jeb summa mēnesī, kas ir vajadzīga, lai viņu pelnītu, lai apgādātu ģimeni, vīru, sievu, bērnus, ģimeni, māju, saimniecību, ielietu degvielu, aizbrauktu kādā īsā ceļojumā un tā tālāk. Katram ir kaut kas. Ja tiešām tev pietiek ar to, ko tu nopelni, un tu jūti, ka tu pelni labi un dzīvo pārticībā, tad tev mājās ir viss, tu vari droši atļauties veikalā to, ko tu vēlies nopirkt, nevis to, kas ir uz akcijas un lētāks, tad tu dzīvo pārticībā. Tad liekam 10. Ja gluži tā nav, tad atzīme ir zemāka. Nākamais jautājums. Tev ir daudz prieka dzīvē. Ja jā, tev ir daudz prieka dzīvē, tad liekam 10. Nu, ja gribētos vairāk, tad mazliet to atzīmi pazeminam. Ja? Tev ir daudz enerģijas. Ja jā, tad liekam 10. Brīnišķīgi. Ja nē, negluži, tad liekam atzīmi zemāku. Tev ir lieliska veselība. Liekam 10. Ja negluži, tad mazliet mazāk. Un tev viss labi izdodas. Ja tu tam saki jā, tad tev ir 10. Ja ir kaut kas tomēr neizdodas, tad liekam atzīmi zemāku. Šis bija tests vairāk tā priekš sevis, lai saprastu, kā tad īsti ir. Cik tālu mums ir ar šo pieņemšanu? Vai es pieņemu sevi, savu ķermeni? Vai es pieņemu savu vīru? Vai es pieņemu savus vecākus? Vai es pieņemu savus arī bērnus? Protams, jā, var to saprast vēl, jā. Un, ja šīs te atbildes tomēr nesasniedz 10 balles, tātad ir tiešām jādara, ir pamatīgs darbs šeit un tagad, šobrīd, darbs ar sevi, un ir jākļūst par vislabāko, visforšākos pašai sev, un jāsajūt, ka tie otri cilvēki arī priekš manis ir vislabākie. Un ka es viņus pieņemu uz šiem 10 punktiem. Ja tomēr tas tā nav, kā šobrīd izskatās, tad vislabākais, ko tu savā dzīvē varēji izdarīt, tas ir izvēlēties tieši šo apmācības kursu. Ja? Paldies tev par šo pieredzi, paldies tev. Un tieši tāpēc šodien mēs veiksim meditāciju, kas būs mazliet zemāk, ja, kā audio ieraksts, un tā sauksies iekšējā bērna dziedināšana. Sāksim ar savienošanos ar iekšējo bērnu, sāksim ar iekšējā bērna dziedināšanu, jo tas ir pats pirmais, kas ir jādara, lai aktivizētu sevī šo te pieņemšanu. Paldies visiem par klausīšanos, lai superforša diena, lai mums ir daudz enerģijas, daudz prieka un lai mums viss izdodas.